Mēs bijām divas skolotājas un divas mammas un izveidojām pie grupiņas par zaļajiem telpaugiem skolas gaitiņos un glašu telpās. Pirmais darbiņš laikam ir par cik mēs esam divas skolotājas, kas man ikdienā tiekas, bet divas mammas mēs apmainīsimies ar telefonu numuriņiem, lai varam sazināties. Nākošais darbiņš būs, mēs sagatavosim informācijas lapiņas bērniem ar aicinājumu ziedot zaļos augus. Tad izveidosim skolēnu interesantu grupu, pagaidīsim drusciņu siltāku laiku, un tad labprāt no viņiem arī šo zaļos telpaugus saņemsim. Tad, kad šie telpaugi būs atnesti, tad mēs visa grupiņa tā kā nāksim kopā, apskatīsimies, kādi tie ir, un kopīgi izlemsim, kurā vietā, kā viņus izvietot. Tad lūgsim palīdzību zēnu māturības skolotājiem un vecāko klašu zēniem, lai māturības stundā sagatavo vai kādus tur statīvus vai paliknīšus, kā šos telpaugus izvietot. Tad sanāksim kopā ar bērniem, ar interesantiem, un pārunāsim, kā šos augus kopt. Paldies!